Labdien, godātie klausītāji un skatītāji! Esmu Dziesmu Deju svētku ekspozīcijas pārstāve un turpināšu direktors Ivetas Ruskulas iesākto iepazīstināšu ar ekspozīcijas otro stāvu ar kopienas telpu. Kopienas telpa ir iecerēta kā vieta, kas sasauc kopā visus Dziesmu svētku tradīcijas nesējus, apmeklētājus un patiesībā ikvienu, kam tuva šī tradīcija un kurš vēlas uzzināt kaut ko nedaudz vairāk. Tā ir vieta kopīgai sanākšanai, ar iespēju rīkot seminārus, lekcijas, nodarbības un muzeja pedagoģiskas nodarbības. Jāsaka, kopienas telpa vēl top, tā ir izstrādes procesā, un darbojoties rodas jaunas ieceres un idejas, bet esiet laipni aicināti pārtraukumā aplūkot gan ekspozīciju, gan uznākt uz otro stāvu uz kopienas telpu. Bet prezentācijā es piedāvāju aplūkot šīs telpas vizualizāciju, un Meža parka estrādes paplašināšanas rezultātā izcirstās priedes ir atgriežušās atpakaļ kā pārvietojama galdu moduļi, kuri šobrīd ir izvietoti kā kopienas saeimas galds, un uz šī galda tiks izvietots arī aprīkots darbvietas ar datoriem. Šajā telpā būs konferenču aprīkojums un vieta mainīgajām izstādēm, kā arī gar sienu tiks veidots Dziesmu svētku kopienas skapis, brīvpieejas grāmatu plaukts, un šajā telpā tiks izvietot arī Dziesmu Deju svētku gājienu instalācija, diriģēšanas spēle un tautas deju horeogrāfijas spēle. Kā viens no kopienas telpas mērķiem un uzdevumiem ir radīt vietu un vidi, kas sekmētu Dziesmu svētku pētniecību, jo materiāli par Dziesmu svētkiem ir uzkrāti daudz, un tie ir izkliedēti, tie ir dažādās vietās. Pētījumi avoti atrodas gan dažādās institūcijās, gan personīgajos arhīvos, un jo svarīgāk kļūst saprast un ieraudzīt vienkopus, kas ir vai nav uzkrāts un kas varbūt ir vai nav izpētīts. Tādēļ kopienas telpa kā vienu no saviem uzdevumiem ir uzstādījusi sekot līdz tam, lai šie materiāli tiktu apzināti, apkopot, sistematizēti un darīti pieejami. Un, protams, darīt pieejami gan fiziskā veidā, pēc iespējas, gan digitālā veidā. Ir uzsākta kopienas skapja komplektēšana, kura saturs jau šobrīd liecina par cilvēku uzticību, nododot, dāvinot un ziedojot vērtīgus Dziesmu svētku uzziņas materiālus. Šajā skapī ir iecerēts izvietot gan grāmatas par svētkiem, par organizācijām, par personībām, gan visus svētku katalogus, tāpat dziesmu grāmatas un deju pierakstus, atsevišķus preses izdevumus un citus studiju darbus. Jāuzsver, ka kopienas skapju komplektēšana ir ilgtermiņa process, bet arī jūs esat aicināti tam ziedot kādus materiālus, ja jums tādi ir. Kopienas telpa strādās arī pie digitālo resursu, gan pieejamības, gan veidošanas. Šajā telpā būs iespēja strādāt gan ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas, gan Rakstniecības un mūzikas muzeja datubāzēm. Tiks risināts jautājums par digitālu brīvpieejas bibliogrāfijas aktualizēšanu, kas ir būtisks uzziņu resurss. Tāpat tiks veidot cilvēku stāstu datubāze. Un šobrīd tiek veidots tāds apkopojošs saraksts ar visiem dziesmu svētkiem, kas ir notikuši Latvijas novados. Un šeit Rakstniecības un mūzikas muzeja vārdā vēlos teikt paldies tiem muzeju, bibliotēku un arhīvu darbiniekiem, kas ir atsaukušies uz pirmo Rakstniecības un mūzikas muzeja uzsaukumu papildināt datus par saviem svētkiem novados. Jūsu atsūtītā informācija ir apkopota, esam arī izdarījuši secinājumus, kas būtu jādara nākamajiem uzsaukumiem. Un esam saklausījuši jūsu jautājumus un neskaidrības un ceram, ka daļa no tiem arī atbildēs šajā fórumā. Un vēlos uzsvērt, ka šādas kopienas telpas ieceres īstenošana ir
iespējama tikai sadarbojoties. Tā ir iespējama sadarbojoties un veidojot ilgstošu, cieņpilnu un plašu sadarbību. Un tas, ko mēs kā Rakstniecības un mūzikas muzejs aicinām, ir jūs turpināt apzināt un dokumentēt tieši savus novadus, savus svētkus. Aicinām apzināt savus krājumus, iespējams veidot dziesmu svētku kolekcijas, veidot publikācijas par to, kādi materiāli ir jūsu krājumos. Un Rakstniecības un mūzikas muzejs rūpēsies par to, lai šī informācija no dažādām malām satek kopā vienā vietā, un ik viens var tai piekļūt un uzsākt savu dziesmu svētku pētīšanu. Noslēgumā paldies, un vēlreiz atgādinu, ka aicinu jūs pārtraukumā apskatīt kopienas telpu.